Runā, ka pat ļoti labiem dziedātājiem kāpjot uz lielās skatuves, lielas problēmas sagādā it kā vienkāršs jautājums – kā pareizi strādāt ar mikrofonu. Te nu īsts lietpratējs ir Normunds Rutulis. Uz skatuves viņam gan jādzied, gan pašam jāvada Okartes akadēmijas lielais koncerts. Manuprāt, tā mikrofona jābūt ir tā, kā tu ērti turi rokā. Lai tev ir ērti viņu turēt, tu viņu var uzmest arī. Tas tā, tu mikrofonu labāk nemētā, tur buslos kaut kā, tur tā ir tāda kaut kā tur. Un katrs savu izštukot. Bet tam miķim jābūt ir brīvam rokā. Tuvāk, tālāk, tas atkarīgs no tā, cik tu spēcīgi dziedi. Bet patiesībā tev nebūtu tas vispār jādara nevienam. Bet tas viens ir miķis, un otra tā kontrole jums vajag. Marekam gribas, lai bass iekačā vairāk, un viņš labāk jūtās. Katram ir savs, ko viņš grib. Samantai vajag, lai vispār tikai bungas būtu bez harmonijas. Nu, visādi var būt. Es nezināju, pieņemsim, tagad, ja es iemācīšos svilpot, es zināšu, kad ir jātur šāda mikrofons, kad svilpo, lai tur neiet iekšā elpa. Es jau esmu redzējis, ka mikrofonu jāliek ir tā kā divu pirkstu attālumā un jātur tā kā taisni ir, lai viss tā skaņa tur iet. Bet, kad to pasaka, tas ir forši. Man patika. Viņš ir ļoti jauks cilvēks. Smaidīgs un runā gudri un interesants lietas. Bet tad ir viens, ka tu lūvas noberz, ilgi dziedot tev lūpas baigas. Jā, ir. Citreiz, kad tu dabūni vēl statiku. Dagmāru nobučot sanāk. Tad tev ir kaut kāds, saproti, kaut kāds pretpolu veidojas, un tu dabūni slēgs skudrīns kaut kāds pa miķi. Tādās lūpas paliek tādas, nu, tu tam pievērs uzmanību, novērš tev uzmanību no dziedāšanas. Daudz maz visi jau mēs tās lietas zinājām, bet, nu, ir labi vēlreiz to atkārtot un dzirdēt, tad to var droši vien labāk un vēl precīzāk izdarīt. Katrā ziņā nevajadzētu vispār to mikrofonu nekur ne tuvāk, jo visu par to rūpējas skaņu operators, tāpēc viņš tur ir. Viņam ir svarīgi zināt, kas jums par dziesmu. Tātad, ja jums ir kaut kāda klusā dziesma, tad viņam būtu svarīgi zināt, to mums jāpasaka vienmēr pirms uzstāšanās. Bet lai nav tā, ka pēkšņi pats saka, es taču neko nedzirdēju, ko tu tur dziedāji. Tas ir pašu komfortam. Var arī spēlēties ar mikrofonu bez šaubām. Taisīt, piemēram, tādu skaņu arī mierīgi. Tas jau nav nekāda vaina, tas jau kaut kādā brīdī ir stilīgi tam momentam. Tāpat ņemt nos, ka tev tur vajag kaut kur tālumā to balsi. Vai arī var. Viss kaut ko tev var spēlēties ar mikrofonu arī. Pretīm nākošs ļoti. Viņš ir foršs, viņš atbalsta mūs visus.